Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlijas 16. nodaļas. No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzalemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc 3 dienām augšām celtam. Pēteris, paaicinājis Jēzu sānis, norāja viņu: lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Bet viņš pagriezies sacīja uz Pēteri: atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Tad Jēzus teica saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli? Jo cilvēka dēls nāk sava Tēva godībā līdz ar saviem eņģeļiem, un tad viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši cilvēka dēlu nākam savā valstībā. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies, ka arī šajā brīdī, šajā vietā var atskanēt Tavu vārdi. Nāc pie katra no mums un sveitī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Dievs mums dievkalpojumā nesludina tikai šajā vietā un brīdī, bet viss dievkalpojums ir viens liels sprediķis, viens liels pasludinājums. Un varbūt arī jums tā ir bijis, ka jūs no tā, kas šeit kancelē skan, neesat neko tādu ievērības cienīgu sev ieguvuši, bet tomēr esat piedzīvojuši Dievu pieskārienu kādā citā dievkalpojuma daļā. Varbūt jūs uzrunāja grēksūdz un piedošanas pasludinājums. Varbūt Dieva vārdu lasījums. Varbūt kādas dziesmas vārdi. Varbūt draudzes kopīgā lūgšana. Varbūt Kristus miesas un asiņu baudīšana svētajā vakarēdienā. Bet varbūt pašās dievkalpojuma beigās kā tāds liels, sulīgs ķirsis uz tortes jūs ļoti iedvesmoja un uzrunāja dievkalpojuma noslēguma vārdi. Tātad Dievs dievkalpojumā uz mums katru runā daudz un dažādos veidos, tāpēc sprediķis nav dievkalpojums, tas ir tikai viena daļa no lielā pasludinājuma. Tas ir svarīgs, bet tas nav viss dievkalpojums, jo tā nav visa Dieva kalpošana, kuru viņš vēlās mums dāvāt. Bet jau no seniem laikiem katram dievkalpojumam ir piešķirta kāda noteikta tēma. Tā arī šī dievkalpojuma tēma mēs labi saklausījām lūgšanā pirms lasījumiem. Es atgādināšu šo lūgšanu. Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu dēlu, kas mūsu dēļ gāja ciešanu ceļu. Dod arī mums pazemībā un paklausībā iet viņam līdzi un pildīt viņa pavēles. Šī mazā lūgšana ļauj mums īsi un kodolīgi iepazīt šīs dienas sprediķa galveno domu. Mūsu Kungs Jēzus iet savu ciešanu ceļu,
lai atdotu sevi par šķīstu un nevainojamu upuri mūsu grēku piedošanai. Bet otra puse ir šī. Arī mēs esam aicināti ņemt savu krustu un viņam uzticīgi sekot. Jēzus iet ciešanu ceļu uz krustu Golgātā. Arī mēs viņam savos dzīves ceļos savu krustu uzņemamies un viņam sekojam. Tātad krusts un ciešanu ceļš. Nu, pēc kā jums tas viss izklausās? Vai pēc tā, ko cilvēki šeit baznīcā ienākdam meklē? Cilvēki šeit nāk, lai iegūtu mieru, spēku un cerību, bet sastop krustu. Un Jēzus šeit pat mums nedod nekādus apkārtceļus. Ja tu nāc pie manis, tad lūk, tavs krusts. Jēzus saka, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Savukārt evaņģēlists Lūka atklāja, ko Jēzus vēl ir sacījis. Un kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Kas nav savu krusta nesējis un Jēzum neseko, tas nav viņa māceklis vai mācekle un nesaņem. Un līdz ar to arī nesaņems neko no tā, ko viņš mums ir ieguvis. Ne dzīvību, ne spēku, ne mieru, ne cerību. Mēdzam jau arī baznīcā sacīt un apliecināt, ka Dieva žēlastību mēs saņemam par brīvu, ticībā tam, ko Jēzus mūsu labā ir darījis. Mēs sakām, ka grēku piedošanai nav nekādas maksas. Patiešām tā tas arī ir. Bet tad mēs liekam soli uz priekšu un sakām, ka tomēr tas mums kaut ko arī maksā. Luterāņu mācītājs Dīteriks Bonhoeffers to pasaka īsi un kodolīgi. Pestīšana ir par brīvu, bet māceklība tev maksās visu tavu dzīvi. Cilvēks, kas būs savas valstības cēlājs, un mēs visi tādi esam, cels iebildumus sacīdams, tā labāk nevajag. Šādu krusta ceļu nevienam nevajag. Šeit arī budisma piekrītošu mātu ar galvu, jā, to jau nevajag, jo cilvēka dzīves galvenais mērķis ir izvairīties no ciešanām. Un tā arī toreiz apostols Pēteris sāka runāt kā tāds tīri labs budists. Jēzus mācekļiem sacīja, ka viņam būs jāiet uz Jeruzalemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc 3 dienām augšām celtam. Bet apostols Pēteris to dzirdot, Jēzum saka, nāc šurp, mums vajag sarunu zem 4 acīm. Un tad viņš saka, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Tikko Pēters ir apliecinājis Jēzu par Kristu, par dzīvā Dieva dēlu. Tas nozīmē, ka viņš apliecināja arī to, ka Jēzus ir Dieva dotais, sen apsolītais pestītājs. Bet šī Pētera rīcība un vārdi mums parāda, kāda bija viņa sirds un gaidas. Jā, viņš apliecināja, ka Jēzus ir Kristus, kurš nāk un ceļ savu valstību. Bet Pētera un citu mācekļu apziņā ir kāda cita valstība. Valstība bez krusta, bez ciešanām, ar varu un spēku pakļaujot un uzvarot visus ienaidniekus. Un, protams, katram no apustuļiem dāvājot labu ministra amatu.
Bet tad uz to Jēzus sniedz savu atbildi. Bet viņš pagriezies sacīja uz Pēteri: atkāpies no manis, Sātan! Tu man esi par apgrēcību, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Cilvēks sava un citu cilvēku grēku ietekmēts vēlas mieru. Bet tādu mieru un tādā veidā, kā viņš to grib. Viņš redz kaut ko no savas problēmas, bet nāk pie Dieva ar savu padomu, kā visam vajag būt. Un to arī daudzi cilvēki savās lūgšanās dara. Tie lūdz: Dievs, palīdzi celt manu valstību. Tu redzi, ka man te viss jūk un brūk. Tu redzi, kas ar mani notiek. Ir kāds stāsts. Reiz kāds cilvēks savu dzīves problēmu nomākts aizgāja pie mācītāja meklēt padomu. Viņš sacīja, ka viss ir slikti, nekas neizdodas un dzīvē viss jūk un brūk. Un tad mācītājs jautāja: vai tu lūdzi tēvu reizi? Jā, protams, ka lūdzu. Bet tad jau Dievs arī piepilda tavu lūgšanu, jo tēvu reizē mēs lūdzam, lai nāk tava valstība, un to viņš arī tavā dzīvē dara. Viņš ļauj tavai valstībai brukt, lai tavā dzīvē varētu celt savējo. Dievs nevar uzcelt savu valstību blakus vai uz tavas valstības. Mūsu valstības avots ir grēks, un grēka alga ir nāve. Tāpēc Jēzus savu valstību var uzcelt tikai caur savu krustu, ar savām ciešanām un nāvi, izpērkot mūsu Dieva tiesas priekšā mūžībā. Un lūgt viņam, lai viņš atbalsta mūsu grēcīgo dzīvi, ir bezjēdzīgi. To viņš nekad nedarīs, jo viņš mums katram vēlas dot savu valstību. Un tikai šajā Kristus valstībā mēs saņemam to, kas patiešām mums ir vajadzīgs: dzīvību, mieru, prieku, žēlastību, drošību, cerību, svētumu, svētapšanu, Dieva klātbūtni un vēl un daudzas citas Dieva dāvanas. Pēteris saka, lai Dievs Tēvs Jēzu pasargā no krusta. Kā tas varētu skanēt Jēzus ausīs? Jēzus ausīs tas skan, lai visa pasaule tiek pasargāta no mūžīgās dzīvības un tā mērķa, kurai tā ir radīta. Tieši tāpēc uz šādu piedāvājumu Kungs Jēzus atbild skarbi: atkāpies no manis, Sātan! Lielais prāta jaucējs vēlns ir sajaucis apustulim Pēterim prātu, bet Jēzus jau nesaka: atkāpies no manis, Pēteri, bet gan atkāpies no manis, Sātan. Burtiski tulkojot: Sātan, ej man aiz muguras. Starp Pēteri un Jēzu ir nostājies lielais prāta jaucējs vēlns, tāpēc Jēzus apskaidrodams Pēteri saka, lai vēlns iet malā, un Pēteris sāk uz Jēzu skatīties ar nesagrozītu skatu. Jēzus ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jēzus nav valdnieks, kas ceļ savu valstību ar spēku un varu. Dieva mīlestība ir darbīga, bet tā nav vardarbīga. Viņš nepārmāca šo pasauli ar savu dievišķo spēku, bet pazemībā ar savu krusta nespēku nostājas zem mums visiem. Jēzus vara nav dievišķā spēka vara no augšas, nospiežot un nomācot grēcīgo cilvēku. Viņa mīlestības spēks ir šī celsmīgā vara. Viņš iet zem mums, lai mūs izceltu no mūsu pašu valstības un ieceltu viņa valstībā. Un tad Jēzus tālāk saka: jo kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs.
Bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli? Varam Jēzus vārdus izsacīt arī šādi: jo kas grib glābt savu valstību, to zaudēs, bet kas savu valstību zaudēs manis dēļ, to atradīs. Visas cilvēciskās piesaistes, kuras mēs savā dzīves laikā veidojam, reiz pavisam noteikti zudīs. Kā kāds ir sacījis un apliecinājis, ka nāvē mēs esam pilnīgi vieni un vientuļi. Tajā brīdī nelīdz nec tituli, nec akadēmiskie grādi, nec kādas īpašās pazīšanās, pat ne mīļi un tuvi cilvēki mums blakus. Šie cilvēciskās dzīves, jeb valstības elementi zudīs. Un ja kāds grib pie tā visa pieķerties, tad Jēzus saka, ka arī tāds savu dzīvību zaudēs. Tas būs pazaudējis iespēju būt ar Jēzu viņa valstībā. Un tad jau ir taisnība Jēzus vārdiem, no ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu. Un ko tu kā cilvēks vari dot kā samaksu par savu dvēseli? Dienā, kad viss bruks, visas piesaistes nopuisīs, bet kas paliks pāri? Šis sprediķis ir nopietns, vai ne? Prasītos pēc vairāk prieka, bet prieku jau Dievs dāvā. Ir šeit kāds ļoti būtisks jautājums, mīļie. Vai mēs patiešām ticībā lūdzam to, ko mēs arī ikdienas varbūt skaitām tēvreizē: Tēvs, lai nāk tava valstība? Vai mēs esam Kristus valstības pilsoņi? Ja mūsu sirds tiek sieta pie Jēzus un sakām, ka tikai Viņš ir mūsu gudrība no Dieva un taisnība, svētums un izpirkšanas maksa. Ja mēs to sakām un apliecinām, tu, Jēzu, tas esi priekš manis, tad ar to arī mēs sakām, ka mēs piederam Dieva valstībai. Tai mēs sakām jā, bet savējai nē. Abas kopā, kā jūs minēju, mēs nevaram celt, un Dievs to nekad nepieļaus. Bet būt Kristus valstībā, kas iespīd arī šeit draudzes kopībā, ir labi. Te, kā jau sprediķis sākumā minēja, Dievs nāk pie mums ar daudz un dažādām dāvanām. Mūs bagātīgi svētī, mierina un stiprina. Tieši ar to, kas mums šajā pasaulē visvairāk ir vajadzīgs. Un kas nav mazsvarīgi? Dievs māca mūs uz šo iznīcīgo pasauli skatīties pareizi. Dieva valstībai ir jānāk. Viņa valstībai ir jānāk. Un kā Luters saka, tā jau nāk pati no sevis, bet tēvreizē mēs lūdzam, lai tā nāk arī pie mums. Jā, tad lai nāk Kristus valstība mūsu dzīvēs, mūsu ģimenēs un draudzē. Āmen. Un Dieva miers, kas tomēr ir augstāks par visu mūsu cilvēcisko prātu un saprašanu, lai pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Āmen.